Mēs bez ilgas domāšanas un intuitīvi zinām, kas ir dzimtā valoda. Tā ir valoda, kas tiek apgūta bērnībā un kuru cilvēks parasti prot vislabāk, jo izjūt tās nozīmju nianses un dažādu valodas slāņu emocionālās nokrāsas. Tā kā raidieraksts Vārti ir veltīts latviešu valodai diasporā, līdzās intervijām ar ekspertiem mēs katrā sērijā sarunāsimies ar ģimenēm, kas dzīvo ārpus Latvijas, un kurās latviešu valoda ir viena no 2, 3 vai pat 4 valodām, kuras bērni apgūst bērnībā. Dzimtās valodas šādos gadījumos var būt vairākas, un arī valodu prasmes ir dinamiskas. Nevienmēr pirmā apgūtā valoda ir tā, ko prot vai izjūt vislabāk. Runājot par valodu, ko izmanto ģimenē, bet kas atšķiras no apkārtējā vidē dominējošās valodas, angļu valodā pētnieki izmanto jēdzienu heritage language. Latvijas pētnieki to pēdējos pāris gados adaptējuši un tulko kā mantotā valoda. Kas saprotams ar mantoto valodu un kāpēc ir svarīgi izprast, kā atšķiras dzimtā un mantotā valoda, par to runāsim šodien. Mans vārds ir Inga Sindija, un šī ir raidieraksta Vārti 1. sērija. Vārti – raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Raidījuma pirmajā daļā es sarunāšos ar Ievu Pūpolu un viņas bērniem Loti un Alfu. Ieva savulaik izveidoja un 20 gadus vadīja latviešu bērnu skoliņu Vīnē, Austrijā, kur uzauga arī Lote un Alfs. Lote tagad ir galvenā studijas producente Pelotona studijā Londonā un brīvajā laikā dejo tautas dejas Londonas latviešu deju kolektīvā Salinieki. Alfs ir Londonas Universitātes koledžas tehnoloģiju menedžmenta maģistratūras students. Savukārt raidījuma otrajā daļā sarunāšos ar Signi Rirdanci. Savā maģistra darbā Stokholmas Universitātē Signe pētīja Zviedrijas latviešu bērnu valodu un turpina studijas Stokholmas Universitātes doktorantūrā. Vārti – raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Labdien, Ieva, Lote un Alf. Labdien! 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 Es sākšu ar jautājumu Ievai, mazliet pastāstīt to fona informāciju. Kāda bija jūsu situācija, kad jūs ieradāties Austrijā? Cik liela bija tavi bērni Lote un Alfs, un kāda bija jau tā valodas situācija, kad viņi, cik saprotu, uzsāka mācīties skolā, kuras valodu viņi nemācēja? Jā, mēs ieradāmies Austrijā, kad Lotei bija 7 gadi un Alfam bija 2 gadi. Mēs pirms tam bijām dzīvojuši pusgadu Kazahijā, respektīvi Alfs izbrauc no Latvijas, kad jau bija viņam gadiņš tikai un Lotei 6. Un bērni mācījās starptautiskajā skolā, un Lote pirms sāka skolas gaitas, viņa nerunāja angliski nemaz, un ģimenē mums ir latviešu valoda. Un es varbūt gribu pastāstīt, kā mūsu ģimenes situācija. Sākumā kad Lote sāka iet skolā, un es uztraucos par to, kā viņai būs, kā viņa iejutīsies, un es gāju runāt uz skolu, kādā veidā man palīdzēt, vai man lasīt viņai priekšā, vai runāt angliski. Un skolotāji teica, jo bagātāk būs dzimtā valoda, jo bagātāk būs katra nākamā valoda. Un līdz ar to tas man noņēma jebkādas šaubas, un latviski mēs mājās runājām un lasījām, visu darījām tikai un tikai latviski. Un es tiešām nepamanīju, ka bērniem būtu pasliktinājusies latviešu valoda. Vai ka būtu kaut kāds kritiens. Varbūt, ja tas notika, mums visiem kaut pakāpeniski, bet nebija tāda kritiena. Lote, tu pati atceries šo laiku nedaudz? Kāda bija tava sajūta, kad tu iegāji šajā skolā, nezinot gandrīz neko angliski? Godīgi sakot, nebija forši. bija, protams, sākumā tāda sajūta, ka ne tikai jauna vide, bet ka arī nemāk komunicēt ar tiem jaunajā vidē. Bet tas ir jāsaka, ka tas tā bija tikai pāris nedēļas, jo kā bērns jau valodu iemācās ļoti ātri. Un arī komunicēt var arī daudzos dažādos veidos, tur nav tikai valoda jāmāk. Tāpēc
tā kā tas diskomforts bija tikai pāris nedēļas, un tad jau atrodās draugi, atrodās kaut kāda savstarpēja valoda, pat ja tā nav valoda, un viss bija ok. Un jūs iesaistījāties arī paši tajā latviešu skoliņas darbībā Vīnē, kur Ieva aktīvi darbojās, Lotte un Alfa? Nu jā, es gāju, tur bija ļoti forši, katru svētdienu tur dejoju un dziedāju un mācījās par kultūru un vēsturi. Tas bija tā kā forši. Lotte, tu arī biji iesaistīts? Jā, biju. Arī jāsaka, ka tā laikam tas lielākais labums no tām latviešu skolām man personīgi bija tas tusiņš, ka arī rodās latviešu draugi, ka latviešu kaut kāda kompānija, un no tā arī, protams, tā valoda tiek pilnveidot, jo viņi vairāk runā, vairāk iesaistās, vairāk saprot. Piemēram, tādiem kā mums ar Alfu, ka mēs neuzaugām Latvijā, tāpēc mēs nezinām dažādas lietas, kas kultūrā vai kaut kur tā, kur mēs varbūt kaut ko nesaprotam, tad mums uzradījās draugi un uzradās arī cilvēki, ar ko mēs kopā pēc tam Latvijā varējām iet uz teātriem, bāriem un tā tālāk un tā tālāk. Un interesanti arī uzzināt, vai jums tā valoda kopīgā latviešu skolā ar draugiem bija latviešu valoda vai vācu valoda? Latviešu valoda. Man tā šķiet arī interesanti, ka mēs ar Alfu divatā abi runājam savstarpēji tikai un vienīgi latviešu valodā, lai gan es pat varētu teikt, ka mūsu stiprākās valodas ir angļu valoda. Abi divi esam visu izglītību izdarījuši angļu valodā, mums angļu valoda ir daudz stiprāka, bet savstarpēji mēs komunicējam tikai un vienīgi latviešu valodā, kas patiesībā ir pat mūsu tā kā rados retums, jo mūsu rados pat cilvēki, brāļi, māsas, māsītes tādā kā savstarpēji ik pa laikam runā arī angliski un iemet visu kaut kādus angļu vārdus sarunās, bet mēs ar Alfu vēl aizvien runājam tikai un vienīgi latviski. Jā. Un tad, kad draugi ir apkārt, tad, protams, mēs angļu valodā runājam tā, lai visi citi var iesaistīties. Bet tad, kad mēs gribam kaut ko privāti viens otram pateikt, tad vispār nodar, zināt, tādu trešo valodu, tad mēs varam, slepeni kaut ko pateikt. Tā ir jūsu privātā ģimenes valoda. Jā. Lotte, tu tikko pati jau pieminēji, ka angļu valoda, tu pati uzskati, ka angļu valoda ir tava dominējošā valoda, Jā. Stiprākā valoda. Vai tev nāk prātā varbūt kādas konkrētas situācijas vai jomas, kurās tev, teiksim, latviešu valodā ir grūtāk izteikties, vai kā tu izjūti to, ka tā tev nav tik dominējoša valoda? Jā, tieši, kad runa iet par izglītību un tādām vairāk niansētām zinātnēm vai zināšanām, tad, protams, ja lietas iemācās vai kaut kādas sfēras iemācās angļu valodā, tad tajās sfērās viss tas žargons un viss tā specifiskā valoda. Tā, protams, ir tikai angļu valodā, teiksim tā, vai arī ir grūtāk visas tās frāzes, kas ir specifiskas kaut kādai sfērai, pārtulkot. Bet arī man šķiet veids, kā, teiksim, latvieši var pamanīt, ka es varbūt nerunāju tīrā latviešu valodā, vai kā cilvēki to grib saukt, ir, ka es tā kā angļu teicienus pārtulkoju uz latviešu valodu, tā vietā, lai teiktu latviešu teiciens. Piemēram, teiciens, kas angliski ir, kāds ir tas teiciens angliski? Say it how it is. Es tad pārtulkoju un saku latviski, jāsaka, kā lietas ir. Bet patiesībā latviešu valodā tas teiciens būtu sauksim lietas īstajos vārdos. Tā es pamanu, ka angļu valoda man tomēr laikam ir dominējošā valoda. Jā, tu pieminēji tikko Latvijas latvieši vai latvieši. Tad tu tomēr jūti nelielu atšķirību valodas ziņā vai piederības ziņā vai savas pieredzes ziņā, kā tu to
Interesants jautājums. Līdz šim es pat būtu teikusi piederības ziņā vai valodas ziņā, viskaut kādās tādās ziņās, bet es arī mammai nesen teicu, es biju Kanādas dziesmu svētkos tagad jūlija sākumā, un tur ir, protams, cilvēki, kas ir tā kā nākamā paudze jau, nav vairs tie, kas paši ir aizbraukuši, bet kas ir jau to bērni. Un tie sevi uzskata par tā kā ārzemnieku latviešiem un tā. Un es tur jutos kā Latvijas latvietis, un viņi arī ar mani runāja tā kā ar Latvijas latvieti, jo es kaut kādu līdz 5 gadu vecumam biju uzaugusi Latvijā. Tāpēc tur es arī sapratu, ka tā visa tā domāšana par Latvijas latviešiem un ārzemju latviešiem un visu kaut kā tam līdzīgi, tur ir nianses un tur ir paši visi ir izdomājuši savās galvās, kā tas viss izskatās, un tas viss var mainīties, kā man, piemēram, mainījās. Es visu laiku uzskatīju sevi par tā kā ārzemju latvietu, un tad aizbraucu uz Kanādu un sapratu, ka tomēr esmu laikam Latvijas latvieta kaut kur. Jā, daudz kas atkarīgs no perspektīvas, vai ne? Mūsu šodienas tēma, raidījuma tēma ir mantotā valoda. Tas ir ar tādā veidā apzīmē valodu, ko bērni apgūst ārpus tās dabiskās vides. Teiksim, dzimtā valoda ir visapkārt dzirdama, bet mantotā valoda ir tā, kas tiek runāta ģimenē, bet apkārtā valoda nav. Tas, protams, ļoti sasaucas ar jēdzienu mantojums. Tātad jums latviešu valodas savā ziņā ir mantojums, ko jums ir mamma nodevusi. Un kā jūs to novērtējat tagad, atskatoties, kad jūs esat pieauguši, jums ir gan citas valodas, gan arī latviešu valoda. Alf, kā tu novērtē to, ka tev ir tās valodas zināšanas, kur tev tas noder vai ko tev tas emocionāli nozīmē? Jā, ir labi, tā kā vienkārši šeit Anglijā gandrīz viss ir, monolingvāli, tikai runā vienu valodu un var redzēt, ka viņiem, tas perspektīvs ir tā kā daudz šaurāks un tā, un tad, kad zini vairākas valodas, tad vienkārši, tu vairāk, tev vienkārši lielākas perspektīvas pasauli, un tu vienkārši izcelies no visiem citiem. Un, būtu forši, ja es šito valodu varēju arī saviem bērniem mantot, un, tas ir svarīgi vienkārši paturēt tradīciju un kultūru. Lotte? Jā, es ļoti novērtēju latviešu valodu, kā Alfs teica, tas ir perspektīvs, tas ir plašāka pasaule uzreiz. Man šķiet vispār valodas zināšanas ir ļoti svarīgas un arī smadzenēm svarīgas, bet arī kā Alfs agrāk teica, ka daudzi jau to latviešu valodu nezina, un tāpēc, ja kādreiz vajag kaut ko pateikt, slepenāk ir ļoti, ļoti noderīga valoda. Un skaista valoda arī. Es tieši arī skatījos Kanādas tajos dziesmu svētkos, bija arī mākslas izstāde, un mākslas izstādē bija visām glaznām pierakstīti gan latviešu nosaukumi, gan angļu nosaukumi. Un man šķiet, ka latviešu valoda kā valoda ir, tā kā visi vārdi ir visiem vārdiem ir tādas lielākas nozīmes. Tur, piemēram, bija grandiozā jūra. Un tad angliski tur tā large sea. Un latviešu valodā, protams, tas ir arī, kā es to visu pasaku, bet jūra tā ir tāda, tas ir garš vārds, tas ir vārds ar sajūtu, kur var just to jūru, to plašumu, tos viļņus. Sea ir kaut kāds, nezinu, kaut kas tāds. Bet, tas arī viss vienkārši, kā katrs ko redz. Jā. Es gribēju tev vēl jautāt, kā tu jūties, kad tu dzirdi, kad bērni to stāsta, un ko tu iesaki citiem vecākiem, kas tagad ir tajā situācijā, kur ir izbraukuši no Latvijas vai kuriem bērni ir piedzimuši ārpus Latvijas un vēl maziņi tagad? Jā, es esmu ļoti priecīga, protams, ka man ir 2 pieauguši bērni, kur būtībā nav dzīvojuši Latvijā, bet tik ļoti labi runā latviski, un es esmu ļoti priecīga par to. Un vecākiem es varu teikt, ka patiesībā vienīgais, kas ir jādara, ir jānolemj runāt savā dzimtajā valodā. Un vienkārši jābūt konsekventam. Un runāt dzimtajā valodā, tas ir pats vieglākais, ko mēs varam izdarīt. Un tā mums ir pati bagātākā valoda. Ja mēs
ja mēs runājam ar bērniem iemācītā valodā, mēs jau pat tā iemācītā valoda jau nebūs īsti pareizi mums. Ka mēs vispareizāk varam nodot paši savu valodu bērniem. Paldies jums visiem par to, ka jūs šodien piedalījāties un pastāstījāt par latviešu valodu, jūsu sajūtās un jūsu pieredzē. Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Vārti – raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Mēs turpinām raidierakstu ar sarunu ar Signi Rirdanci no Stokholmas. Sveika, Signe! Sveiki! Mēs tikko noklausījāmies sarunu ar Ievu, Loti un Alfu par mantoto valodu un kā viņiem ir gājis ar latviešu valodas uzturēšanu. Ko tu domā par šo sarunu? Ļoti patīkami bija klausīties un tiešām brīnišķīgs piemērs, ka latviešu valodu var iemācīties, apgūt un izmantot arī dzīvojot ārpus Latvijas. Faktiski tie bērni, saprot, vispār nebija īsti dzīvojuši Latvijā un runāja arī savā starpā tādā ļoti skaistā latviešu valodā. Jā, par šo tēmu mantotā valodu tātad rakstīja maģistra darbu Zviedrijā, Stokholmas universitātē. Kā tu nonāci līdz šai tēmai un kāpēc tev likās svarīgi? Jāsaka liels paldies, ka man ir iespēja runāt par tādu tēmu, kas man ir ļoti, ļoti tuvu sirdī. Un faktiski es jau daudzus gadus sestdienās mācu Stokholmas latviešu skolā bērnus. Esmu iesaistījusies Zviedrijas latviešu sabiedrībā un faktiski visu laiku apkārt sev arī dzirdu Zviedrijas latviešu valodu ar tās īpatnībām. Un arī to dzirdu, ka tā ir pilnvērtīga sarunu valoda, kurā cilvēki sazinās. Un varbūt no latviešu viedokļa šeit Latvijā tā varētu šķist tāda nepilnīga vai atšķirīga, bet tur tā mums visiem kalpo ļoti labi. Un, protams, arī man ir 3 bērni, kas aug Zviedrijā, un kur arī viņi atnes mājās zviedru valodas un kultūras ietekmi uz to latviešu valodu, kādu mēs runājam mājās. Nu, lūk, un tad klausoties un arī redzot rakstu valodu, man gribējās saprast, kas tas ir, ko es redzu un dzirdu. Un tā es nonācu pie studijām Stokholmas universitātē, un tā tapa šis maģistra darbs par Zviedrijas latviešu bērnu valodu. Jā. Laikam jāsāk ar pašu jēdzienu mantotā valoda. Tas latviski nav īpaši sen, kopš sāk to izmantot. Ir arī citi apzīmējumi, tu vari dažiem pastāstīt, bet kā to saprast un kā to atšķirt no dzimtās valodas, no mātes valodas? Jā, mantotā valoda ir samērā jauns jēdziens, bet man šķiet, ka tas ir diezgan noderīgs, lai aprakstītu to situāciju, kādu, piemēram, mēs novērojam tagad Zviedrijā vai arī citās diasporas zemēs. Būtībā ir tā, bērnībā tiek ģimenē iegūta valoda, kas netiek tā kaut kā formāli mācīta, bet mēs to pārņemam no vecākiem, no vecvecākiem, bet izrādās, ka tā nav apkārtējās sabiedrības dominējošā valoda. Un tas tad arī ir tas būtiskais runājot par jēdzienu mantotā valoda. Bet, protams, ir dabiski, ka ģimenē vecāki, kādreiz viens vecāks tikai, vai arī varbūt pat vecvecāki tikai runā ar bērnu savā dzimtajā valodā, un tad bērns dodas uz dārziņu, iziet ielā, satiek draugus, rotaļlaukumā, nonāk skolā, un tur visapkārt tad ir šī cita valoda, sabiedrības dominējošā valoda. Kas notiek tālāk, kā attīstās šī te valoda, kas ir saņemta mantojumā ģimenē, ko mēs varam darīt, lai attīstītu, stiprinātu šīs valodas prasmes. To visu palīdz saprast mantotās valodas jēdziens un pētījumi. Bet tas nozīmē, ka savā ziņā tas arī pārklājas mantotā valoda. Tātad šim bērnam, ja, piemēram, abi vecāki runā latviski, tā jau ir arī viņa iespējams dzimtā valoda, pirmā valoda, ko viņš runā mājās, bet vienlaikus viņa iegūst to mantotās valodas statusu kaut kādā brīdī. Pareizi to saproti, jā? Jā, tā var teikt, jo mēs visi, arī šeit Latvijā, mēs visi mantojam savu dzimto valodu ģimenē, un tā arī ir tā pirmā valoda, ar ko mēs saskaramies saziņā ar vecākiem, vecvecākiem vai tiem, kas mūs uzaudzina, un tās var būt arī vairākas valodas, tas var būt arī, piemēram, valodas dialekts.
Un ja mēs dzīvojam tādā dabiskā valodas vidē, tad šī valoda tālāk arī mums ir visapkārt. Viņa attīstās bērnu dārzā, skolā, sabiedrībā. Mēs dzirdam daudzus dažādus runātājus, mēs iemācamies lasīt, rakstīt šajā valodā, apgūstam gramatikas pamatus, valodas normu, tā saucamo, apgūstam dažādus stilus, saprotam, kā viņus lietot. Mūsu mantotā valoda, mūsu dzimtā valoda paplašinās un kļūst par izglītotu cilvēku valodu, par dominējošo valodu šim cilvēkam. Savukārt, tad, ja mēs dzīvojam ārpus savas dzimtās valodas vides, šī pieredze ir atšķirīga. Tātad sākums ir tāds pats vai līdzīgs, bet vēlāk tātad šī saskarsme ar mantoto valodu samazinās. Un jāsaka, gan saskarsmes daudzums ir mazāks tīri, stundu ziņā, cik mēs dzirdam šo valodu, gan arī daudzveidības, jeb kvalitātes ziņā. Jo parasti jau tad apkārt ir tikai pāris cilvēku, kas ar mums runā šajā valodā, varbūt pat tikai viens, un mēs kļūstam ļoti atkarīgi no tā, kādas ir šī cilvēka valodas īpatnības. Mums ir maz salīdzināšanas iespēja. Ja, tā valoda neapbružājas sabiedrībā. Mēs apgūstam tieši tos vārdus, tieši tās konstrukcijas, akcentu, kādreiz valodas īpatnības, ko mēs dzirdam no tā cilvēka, ar kuru tad mēs saskaramies un no kuru mēs pārņemam šo te valodu. Tālāk notiek ļoti dažādi. Viens variants, protams, ir noteikti jāpiemina, ja pēc pirmajiem dzīves gadiem šī valoda vairs netiek lietota, viņa pamazām atmirst, mēs viņu pamazām aizmirstam, un faktiski ir iespējams arī šo te sākotnējo dzimto valodu gandrīz pilnībā zaudēt. No otras puses, tā labā ziņa ir, ja valodu turpina attīstīt vismaz līdz agrīnam pusauģu vecumam, tad parasti šo valodu vairs neaizmirst. Un to ir iespējams arī vēlāk attīstīt un atjaunot valodas prasmes. Jā, tu pieminēji jau to, kāds ir šīs te raksturīgākās lietas, kas raksturīgas mantotajā valodai. Tu pat pieminēji to, ka pārņem viena runātāja iespējams vārdu krājumu vai kaut kādus izteicienus. Un vēl, kas vēl cits ir raksturīgs mantotās valodas runātājiem? Par to ir diezgan daudz pētījumu, un tur var ļoti dziļi iet, bet viens, ko varbūt ir svarīgi saprast, ka parasti mēs ar mantoto valodu visvairāk saskaramies tieši runā. Tādēļ mēs daudz mazāk apzināmies rakstības principus, mēs daudz mazāk lasām, un līdz ar to nereti valoda kļūst vienkārša. Viņa ir tā kā sarunu valoda. Mēs neapgūstam sarežģītākas konstrukcijas, jo tās parādās tikai rakstu valodā. Tā kā viens no tādiem principiem ir vienkāršošana visdažādākajos veidos, galotņu zudums, ja, kad, mēs vairs nelietojam akuzatīvu, mums visur iet nominatīvs, locījumi tātad pazūd, gramatikas formas pārveidojas, ļoti raksturīgi ir arī dažādi aizguvumi, var teikt pat inovācijas, kad kaut kāds jauns veids, kā izteikties. Arī, ko mēs noteikti redzam arī, runājot par trimdas pēcnācējiem, tāds ļoti, man īstenībā liekas, ļoti foršs, lakonisks izteiksmes veids, kad tu saproti, ka tam cilvēkam ir diezgan ierobežoti tie valodas līdzekļi, bet viņi tiek ļoti efektīvi tā mērķtiecīgi izmantoti un kādreiz kaut ko pasaka kā naglai uz galvas, kamēr mēs te Latvijā kādreiz runājam riņķī un apkārt un ļoti gari. Protams, arī raksturīgs tas, ko varbūt pamana visātrāk, ir šis te vieglais diasporas akcents. Jā, bet tas droši vien ir atkarīgs atkal no, un arī citas īpatnības no tā, kura ir tā dominējošā valoda. Tātad ir zināmas atšķirības un ietekme uz gramatiku no vācu, no zviedru, no angļu valodas, jā? Jā, ir tātad būtībā divu veidu ietekme. Viena ir šī te samazinātā saskarsme ar šo te dzimto vai mantoto valodu, un otrs, protams, tā vide, kurā mēs augam, kas ir, ja, piemēram, ir otrs vecāks runā citā valodā, tur noteikti ir kaut kas ietekmes, tad šī te mītnes zemes valoda, dažkārt vēl iet, varbūt, angļu skolā, pat dzīvojot, piemēram, Zviedrijā, un tad, protams, tas viss arī ietekmē, un ir
Līdz ar to veidojas varbūt katrā šajā mītnes zemē veidojas drusku kaut kāda tāda raksturīga latviešu mantotā valoda. Piemēram, mēs Zviedrijā sakām, ka mēs safiksējam kaut ko. Ja? Tas ir tāds leksisks aizguvums, mēs arī brokastis varam safiksēt. Ja? Tas neko sliktu nenozīmē. Vai teiksim, skolā bērni vienmēr saka, kad viņi ir pabeiguši kaut ko izdarījuši, viņi saka, mēs esam gatavi. Un man liekas, ka Latvijā tā nelieto šos vārdus. To starp citu arī manējie saka no vācu valodas pārņemot. Mēs esam gatavi ar ēšanu, piemēram. Mēs esam gatavi ar mājas darbiem. Tātad tiešā veidā tiek pārņemts vai arī darīt. Darīt ir tāds universāls vārds, piemēram, es darīšu mājas darbus. Ja? Tātad trūks to diferencēto darbības vārdu, un tad tas viss tiek aizvietots ar darīt. Jā, tas, un kādreiz arī nāk atpakaļ tādas vecas lietas, teiksim, Zviedrijā, zviedriski ir tas vārds štrunts, jā, arī tiek lietots pēkšņi. Es dzirdu, man liekas, tāds vecmodīgs vārds, bet tas ir atkal nāk atpakaļ. Un arī tieši tā nelokāmība, droši vien, ka to arī dzird saviem bērniem, ka ir pilnīgi normāli pateikt, un tas nāk no tā mana darbiņa, piemēram, es apsveicu mamma, jo viņš jau zina, tā ir mamma, mammas vārds ir mamma, to nevar vairs nekādi locīt. Vai Zviedrija nēd pīrāgi, atkal tad nav nepieciešams nekāds akuzatīvs. Jā, ko es gribēju jautāt, tu vairākas reizes, man liekas, jau pieminēji vārdu, ka tas ir normāli, Es esmu lasījusi arī kādreiz trimdas presi, un mēs zinām arī 90. gadiem, un arī mazliet kādreiz tāda rīvēšanās starp trimdas latviešiem un Latvijas latviešiem, ka mazliet par to arī var iesmiet vai kaut kā iesmīkņāt vai komentēt, jā, bet šī mantotās valodas attīstība citas valodas vidē, tāda viņa ir, un tas ir normāli, jā? Tieši tāda viņa ir, un tas ir sagaidāms, ir labi to zināt un to apzināties, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi arī diasporas vecākiem, topošiem vecākiem diasporā saprast, mūsu bērnu latviešu valoda būs atšķirīga, varbūt ļoti atšķirīga, varbūt nedaudz atšķirīga, bet tā joprojām var kļūt par pilnvērtīgu saziņas valodu savā starpā, ģimenē, bērniem, ar draugiem, radiem Latvijā un faktiski ar latviešiem visā pasaulē. Un to arī mēs dzirdējām sarunā ar ģimeni, ka tik skaisti, vai ne, Lotte pateica, ka tagad viņa aizbrauc uz Kanādu un tur viņa arī runā latviski un viņa tiek uztverta kā īstā latviete, kas runā daudz pareizāk nekā varbūt, atkal daudz līdzīgāk standarta valodai. Jā, bet kāda ir atšķirība starp mantotās valodas runātājiem, kuri, teiksim, valodu zināmās sfērās varbūt nezina vienlīdz labi kā runātāji, kas uzauga valodas vidē, un tiem, kas latviešu valodu mācās kā mazākumu, tad kā otro valodu, teiksim, par mazākumu tautībām domājot, kāda ir tā būtiskākā atšķirība un ko tas nozīmē, kā šo valodu mācīt? Tu droši vien domā par to situāciju, kad Latvijā ir mazākuma tautības, kuras apgūst latviešu valodu. Parasti tas, cik es saprotu, jau ir skolā un būtībā viņi šo valodu apgūst kā svešvalodu. Jā, vai var salīdzināt to situāciju ar šiem te diasporas runātājiem, kuri runā brīvi, bet runā tā, kā tu to raksturo ar savām īpatnībām, teiksim tā. Jā, manuprāt, tās situācijas tomēr ir ļoti atšķirīgas vismaz šobrīd, jo apgūt valodu kā svešvalodu ir kaut kas pilnīgi cits, un, teiksim, jo lielāks ir bērna vai jaunieša vecums, jo vairāk tā ir svešvaloda, kas tiek apgūta, piemēram, tikai skolā. Savukārt mantotās valodas runātāji ir ieguvuši pilnīgi citu valodas priekšstatu, apgūstot viņu dabiskā vidē ģimenē. Līdz ar to, protams, gan tās gramatikas formas, gan leksika, gan viss tā pasaules aina ir būtībā ļoti atšķirīga šīm divām grupām. Kas man liekas svarīgi, un man liekas, ka gandrīz katra latviešu valodas skolotāja diasporā ir pamēģinājis lietot šos te materiālus, kas domāti mazākuma tautībām Latvijā, lietot diasporā.
Un tas parasti neizdodas. Man neizdevās, jo ir ļoti atšķirīgi tomēr šie te kultūras apstākļi. Un, tiksim, mazākumtautības Latvijā varbūt jau dabiski ir uzsūkuši to kultūras vidi, kas savukārt mūsu bērniem pietrūkst, mācoties pilnīgi cita veida skolā, ar cita veida mācību materiāliem. Un mūsu bērni ļoti apjuka, gan tur bija vārdi pulciņš un teiksim, krievu bērnu vārdi piemēros, un viņi vispār nesaprata, no kurienes. Viņiem tā kā likās vēl kaut kāda trešā sveša vide, kas viņiem parādās šajos materiālos. Tā kā jā, man liekas, ka tur ir diezgan lielas atšķirības. Arī droši vien kā literatūrā tas pats varētu būt. Es domāju, bērnu literatūrā, jā, lasīt viņiem literārus darbus arī nevienmēr ir vienkārši. Īpaši esmu ievērojis pasakas Dzidra Rinkula Zemzare, kurai arī ir tāds diezgan specifisks vārdu krājums. Tātad ir arī kaut kā literārie darbi, kurus ir grūti diasporas bērniem nodot tādā veidā. Tu pati esi izveidojusi krājumu skats Zviedrijā ar nolūku vienkāršot šo te latviešu valodu, jā? Jā, man liekas, ka tas ir būtiski, lai šiem bērniem būtu gan sava identitāte, līdz ar to viņi redz, ka arī Zviedrijas latviešiem ir literatūra un literatūras mantojums, gan arī pietiekami vienkāršā valodā rakstīti teksti, kuros nav šo te tik daudz varbūt šo svešo lietu, kas tā kā atgrūž un atbaida. Un nav noslēpums, ka latviešu valoda vispār šķiet daudz sarežģītāk šiem bērniem, kuri pieraduši varbūt pie valodām, kur ir vienkāršāk gramatika, īsāki vārdi, vismaz valodu, teiksim, izmantošanas sākumposmā. Un tad mēs nākam ar tādu ļoti smagu latviešu literatūru un kādreiz viņus nobiedējam. Tā kā jā, es izveidoju Zviedrijas latviešu literatūras izlasi, kas domāta tieši bērniem un jauniešiem. Tur ir stāsti par 9 latviešu rakstniekiem un dzejniekiem, kas ir saistīti ar Zviedriju tādā vienkāršotā valodā. Un arī šo te autoru darbu fragmenti, kas man likās piemēroti, lai varētu izstāstīt gan Zviedrijas latviešu stāstu, gan Latvijas vēstures stāstu. Jā, interesants aspekts, ko tu piemini savā maģistra darbā, ir tas, ka arī vecāki paši mēdz pārņemt, diasporas vecāki, to runas veidu, kā bērni runā. Pakomentē to, lūdzu. Jā, tas ir diezgan neizbēgami. Pirmkārt jau vispār, ja mēs ilgāku laiku dzīvojam ārpus Latvijas, mēs tomēr ietekmējamies, un ir arī pētījumi, kas rāda, ka dzīvojot ārpus savas valodas vides, tomēr vai nu mēs kļūstam lēnāki vārdu izvēlē, vai rodas kaut kāda drusku cita sintakse, kaut kāda cita vārdu izvēle, kas ir atšķirīga. Un noteikti mēs ietekmējamies arī no bērniem. Un faktiski tāds labs piemērs jau ir tas, ka ir tā bērnu valoda, kurā parasti vecāki mēģina runāt, vai ne? Mēs ļoti empatizējam ar saviem bērniem, un arī, ja teiksim, mana meita atnāk no skolas mājās un saka, man jūtas, ka tur kaut kas tas un tas, tad es to dzirdot bieži, man noteikti pielīp šis teiciens, un kaut kādā brīdī es pieķeru arī sevi pie tā, ka es jau sāku lietot šādus izteicienus. Tā kā mēs noteikti, tā miedarbība ir savstarpēji. Jā, man kādā sarunā viena diasporas mamma teica, ka viņai tas ļoti patīk, jo tā ir viņu neparastā, viņu īpatnējā, bet viņu ļoti mīļā privātā latviešu valoda. Tātad tas nav vienmēr nekas slikts, nekas nosodāms. Tas absolūti nav ne slikts, ne nosodāms. Būtībā jau katram piemīt savs, valodniekiem ir tas termins idiolekts, kuru mēs izveidojam, kuru mēs mantojam no saviem senčiem. Un man, piemēram, ir ļoti, ļoti aizkustinoši, kad es dzirdu, ka mani bērni kādreiz pasaka tādus vārdus, ko varbūt lieto tikai mani vecāki, tur johai dīvai, jedrit vai kociņi, un arī tā viņu tā runa ir tāda zemgaliski smagnēja. Un es dzirdu savus vecākus savos bērnos, un man liekas, ka tas ir ļoti skaisti. Jā, mums arī ģimenē ir tādi visādi amizanti pat tādi izteicieni, un es arī viņus savā ziņā esmu pārņēmusi. Es nezinu, man bērni, piemēram, mazi būdam 2-3 gadiņi, viens no viņiem sāka teikt nevis bailes, bet baile. Man ir baile.
Tātad vispār diezgan loģiska konstrukcija, ja? Man ir baile. Un tā arī turpina, un tā mēs visi sakam. Tas tā kā joks jau kļuvis par joku. Man ir baile, ka kaut kas notiks. Vai tavuprāt ir kaut kāda robeža, kur varbūt jāsāk ir iejaukties vai labot šie te neparastie mantotās valodas veidojumi? Man drīzāk gribētos teikt, ka viņus vajag kolekcionēt un dokumentēt gan ģimenēs, gan skolās, un es ļoti ceru, ka arī valodnieki par to ieinteresēsies un izglītotāji, jo tā, man liekas, tāda valodas bagātība. Valoda visu laiku variē un mainās, un arī Latvijā latviešu valoda mainās, tā kā ar labošanu es ieteiktu tā kā, nepārspīlēt. Drīzāk varbūt, ja tiešām liekas, ka kaut kas ir ļoti, ļoti nepareizi un būtu labojams, tad mēģināt vairāk lietot to pareizo formu. Un tad jau tā arī šī saskarsme ar pareizo formu novedīs pie tā rezultāta, ne tik daudz tā aizrādīšana. Tā kā mana vīzija, var teikt, ir tā, ka tiešām Latvijā latviešu sabiedrība pieņem arī šos te atšķirīgos mantotās valodas runātājus un uzskata tos par savējiem. Gluži tāpat kā dialektu runātājus vai cilvēkus, kas runā latviski ar akcentu. Jā, to es vēlējos tieši vēl tev noslēgumā jautāt, kāpēc tev liekas, ka šis te mantotās valodas jēdziens, ka to ir svarīgi saprast ne tikai valodniecības kontekstā, ne tikai diasporas kontekstā, bet arī Latvijā. Es domāju, ka Latvijā tas ļoti palīdzētu, teiksim, iekļaut cilvēkus, kurus bieži vien sauc atpakaļ uz Latviju vai vēlas kaut kādā veidā piesaistīt Latvijai, ja mēs tad arī tā iekļaujoši spējam pieņemt šo cilvēku izpausmes. Un varbūt viena lieta, par ko mēs neparunājām, ja tu izaudz citā kultūras vidē, pilnīgi noteikti tev arī būs nedaudz atšķirīga šī te izturēšanās valodas lietojums, pat ja kādreiz nav akcents, tu varbūt pateiksi drusku citu frāzi, citā kontekstā, un es zinu, ka kādreiz Latvijā tā paskatās, tas ir svešais, bet patiesībā vienkārši cilvēks varbūt izmanto šo valodu nedaudz atšķirīgi. Tā kā būtu ļoti skaisti, ja mēs varētu tā drusku paplašināt savu horizontu, ko mēs uzskatām par latvietību un latviešu valodu. Kā tas interesanti varētu notikt, varbūt, ka ir, kā tu saki, jāsāk vākt šie te dažādie mantotās valodas piemēri, audio veidā un tam līdzīgi. Jā, tas noteikti ir viens ceļš, un es domāju, ka arī šeit aicinot šīs te ģimenes un runājoties un klausoties šo mantoto valodu, mēs jau palaižam ēterā, ja tā var teikt, mantotās valodas runātājus, dodam viņiem vārdu, un tas vien jau man liekas ir svarīgi, ka viņus dzird un jācer, ka arī saprot. Jā, liels paldies tev, Signe! Paldies, Inga, par sarunu! Nākamā sērijas tēma būs pirmsskolas vecuma nozīme mantotās valodas apguvē. Mēs sarunāsimies ar ģimeni no Grūzijas un ar Olgu Caru, kas ir Londonas Universitātes koledžas asociētā profesore. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Par finansiālu atbalstu raidieraksta tapšanai mēs pateicamies Latviešu valodas aģentūrai un Amerikas Latviešu apvienībai. Ja vēlaties, lai raidieraksts turpinātos, varat atbalstīt biedrību ar ziedojumu, sīkāka informācija par to pieejama sērijas aprakstā.